Šoreiz Vidzemes ziņās skatieties. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina sekot līdzi skursteņu stāvoklim. Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izteiktu viedokli par ierosinājumu privātu māju rajonos uzstādīt ceļazīmes dzīvojamā zona. Zilākalna pagastā izveidots krīzes dzīvoklis. Mālpaliešu uzņēmēja darbībā izmanto dabas bagātības. Pēc tam skatieties raidījumu Viss vienu vietu. Ne tikai novada pagastos, bet arī Madonas pilsētā lielāko daļu dzīvojamā fonda sastāda nelielas privātmājas, katrai savs skurstenis, kas šoziem kūp īpaši cītīgi. Taču nevienmēr māju iemītnieki seko līdzi dūmadu stāvoklim. Diemžēl šāda nevērība var beigties arī ar traģēdiju. Tām krāstīm, kuram nebija veiktas apkopes vai nebija tīrīti skursteņi, sāka sevi parādīt, izcēlās mums vairāki ugunsgrēki. Šo sezonu ir 14 ugunsgrēki par šiem 2 mēnešiem saistībā ar apkures iekārtām un sodreju degšanai. Un, ja precīzi, tad 6 bija saistībā ar netīrītiem dūlvadiem un 8 bija ar bojātām apkures iekārtām un nepareiz izbūvētām apkures iekārtām. Intensīvi kurinot dūmvads aizkvēp daudz ātrāk, jo īpaši ilgdedzes apkures katlus lietojot, skursteņslauķi vajadzētu aicināt pat biežāk nekā reizi gadā. Lai līdz šādām nelaimēm nenonāktu, varu atgādināt, kas arī ugunsdrošības noteikumos ir teikts, ka ilgdedzes, pārsvarā, ilgdedzes katliem, kas attiecās tām apkures iekārtām, ir jātīra reizi mēnesī dūmvads. Varbūt labāk, ja to izdarītu certificēts skursteņslauķis, jo viņš tomēr ir savā amata speciālists un atbild arī par savu darbu. Līdz ar ko tās mājas un pašu drošība būtu vairāk nodrošināta. Tomēr Madonas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā, kur pieejami certificēta skursteņslauķa pakalpojumi, šobrīd ir klusais periods. Tomēr bieži vien neiztīrīts dūmvads par sevi atgādina tieši ziemā. Vismaz vienreiz gadā tas ir tā, tiešām vajadzētu, bet, ja intensīvāk kurina, tur pat 3 mēnešiem arī vajadzētu padomāt, paskatīties, vai tur. Bet, pilsētā ir tādas mājas, kur bezgalīgi ilgi nav tīrīts, daudzus gadus nav tīrīts. Un tepat tās ir strīdi, tur dažā mājā tur nevar cilvēki satikt, jo viens kurina otram nāk dūmi, bet, kad tā padomā, tad es neatceros tagad gadus 10, kad tur tai mājā vispār būtu skursteņi tīrīti. Un tas ir uz namsaimnieka rēķina. Ritvars ir certificēts skursteņslauķis. Viņam šonedēļ vienīgais izsaukums ir uz kādām lauku mājām, kur saimnieks nolēmis iztīrīt virtuves plīts dūmvadu. Speciāli izsaukts skursteņslaucis priekš, lai sagatavotu māju nākošai sezonai, jo šitas šķurstenis man ir domāts tikai priekš virtuves plīts. Pārējā māja visa tiek apkurināta ar centrālu apkuri un tur ir atsevišķis šķurstenis. Bet šitas šķurstenis ir jāsagatavo, jo pavasarī beigsies centrāla apkuras sezona un tūlīt sāksies atkal plīts kurināšana. Vajadzēs žāvēt ābolus, sēnes marinēt un ko darīt, tad lieto krāsts apkuri. Šodien darba apjoms nav īpaši liels, skurstenis ir kārtībā, tomēr nevienmēr māju saimnieki ir tik apzinīgi. Pat kaut kur pirms decembra biju, kad Lubānā bija 14 spaiņi no skursteņa. Jau sakrājies viss kā pievadu kanālu. Certificēta skursteņslauķa pakalpojums Madonas pusē izmaksā 10 līdz 15 latus, atkarībā no darba apjoma. Šādu summu kaut reizi gadā vajadzētu atlicināt ik vienam namīpašniekam, lai izvairītos no nesalīdzināmi lielākiem tēriņiem, aicina ugunsdzēsēji. Dziesmas pavasarim, sievietei un mīlestībai. Jaunā koncertprogrammā bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts. Liriskas un jautras, mūziklu, dziesmu spēļu, operešu melodijas un mīlas duetus dāvina Dainis Skutelis, Endija Rezgvele, Andris Ērglis, Ieva Sutugova un Oranžā kora meitenes. Romantisku dziesmu buķete 9. martā Vecgulbenes muižā, 10. martā Valmieras kultūras centrā.
Sijāna Nodus saimniecības un būvmateriālu preču veikala piedāvā visdažādāko preču klāstu celtniecības darbiem dārzam, kā arī preces visai ģimenei. Aktuāli ziemas apavu izpārdošana, atlaides līdz pat 50%. Tirzniecības centrā Nodus variet iegādāties dažādus aksesuārus jūsu datortehnikai. Īpašais mēneša piedāvājums – portatīvais dators. Akcijas cena – 269 lati. Plašāk klāstā dažādu ražotāju koka līstes un Latvijā ražotas krāsotās MDF kleides. Piedāvājam bezmaksas konsultācijas pie klienta objektā, lai palīdzētu izvēlēties atbilstošus materiālus remonta veikšanai, kā arī veiksim preču komplektāciju ar piegādi objektā. To visu jūs varēsiet iegādāties Tirzniecības centrā Nodus, Piebalgas 85, Cēsīs un saimniecības un būvmateriālu preču veikalā Piebalga, Vecpiebalgas novadā. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionālu mežsaimniecības speciālistu ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veids cirsmu fonda sagatavošanu izstrādei. Iepērk mežus īpašumā, cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu Salacgrīvas ostā un Mazsalacā Roškalni 2. Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265 55 924, Mazsalacā 293 99 935. Tirzniecības centrā Valleta ziemas preču izpārdošana turpinās arī februārī. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā. Lūk, izmeklētās tenders zelta kosmētika. Dārgums, ko radījām, lai var smalki parūpēties par savu ādu un izbaudīt mirdzošas vannas rituālus. Sajūta, kā par tavu skaistumu rūpējas vizošas 24 karātu zelta daļiņas granātābolu ekstrakts. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un dabas veltes, Stenders ir radījis dabisku sejas kosmētiku, īpaši efektīvai ādas mitrināšanai. Kosmētikas iedarbību garantē hialuronskābu un ābolu sēklu ekstrakts. Īpašs piedāvājums džentelmeņiem par godu vīriešu dienai no 23. līdz 26. februārim burbuļbumbai šefs, ziepēm šefs un vīriešu šampūnam 15% atlaide. Dzintars, lielākais parfumērijas un biokosmētikas ražotājs Baltijas un Skandināvijas valstīs, pirmo reizi savas ilgās pastāvēšanas vēsturē piedāvā birstošās ēnas un krēmveida vaigu sārtumu no dekoratīvās kosmētikas Be-Trendy sērijas. Vaigu sārtumu ieteicams klāt zem pūdera. Īpašās kosmētikas pildvielas nodrošina vieglu un zīdainu uzklāšanu. Piemērots jebkuram ādas tipam padara seju izteiksmīgāku. Pieejami 3 toņi – persiku, sārts un dabisks. Izmantojiet toni, kas tuvāks jūsu dabiskajai ādas krāsai un mirdziet pavasarī ar Dzintars kosmētiku. Vaigu sārtuma cena Dzintars firmas veikalos Lats 55. Valmieras pilsētas pašvaldībā šonedēļ sākusies sabiedriskā apspriešana, lai noskaidrotu pilsētas iedzīvotāju viedokli, vai privātmāju rajonos vajadzētu uzstādīt ceļazīmes dzīvojamā zona. Šādā gadījumā pilsētas mazajās ielās tiktu samazināts braukšanas ātrums un uzlabotos satiksmes drošība. Bija gan iedzīvotāji iesniegumi rakstiski, kas sūdzējās par to, ka ir vasaras laikā ļoti putekļainas ielas. Autobraucēji brauc ļoti ātri pa šīm ielām, nosacīt ātri, ceļās putekļi, līdz ar to samazina komforta līmeni. Otrs iemesls bija arī tas, ka rudeņos arī cilvēki sūdzējās, ka ir grantētās ielas nekopts, kas ir objektīvi, ir dubļains, un kamēr viņi tiek līdz asfaltētā ielai, tikmēr zābaki ir netīri, un bija arī tādas sūdzības.
Uzstādot ceļa zīmes dzīvojamā zona, autovadītājiem privātmāju rajonos būtu jāpārvietojas ar ātrumu 20 km/h un priekšroka jādod gājējiem, kā arī riteņbraucējiem. Jāteic, ka Burkānciemā satiktie iedzīvotāji lielākoties šādu ierosinājumu atbalsta. Vajadzētu, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka citi pārāk ātri brauc. Un bērni spēlējās, un cik tur trūkst. Bērni skrien pār ceļiem un būs negadījums, tā kā tas tikai pa labu. Es domāju tā, kad vasarā, tad, kad ir sausais laiks, ja, kad tie putekļi, ja, tas būtu ieteicams pat, bet, es domāju, ka varētu līdz 30. 20 tas varbūt, kad druski pa maz, bet 30 gan varētu, jo tas ir arī ārzemēs daudzās vietās pat 30. Uz mūs jau zina, ka daudz mazi bērni, un tiem, kam nav, tiem, kam patīk ātri braukt, tiem vienalga pa bērniem ir. Pašam dažreiz tā doma bijusi izskriet priekšā, lai redzētu, ko viņš darīs. Pašlaik priekšlikums paredz, ka dzīvojamā zona varētu tikt noteikta vairākās teritorijās un ielās Burkānciemā, Jāņparkā, Zvirgzdu kalnu rajonā un Krāču ielas rajonā Pārgaujā. Pilsētas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 20. martam ik viens valmierietis plašāk var iepazīties ar schēmu, kur ceļa zīmes varētu tikt uzstādītas. Mēs jebkurā gadījumā gribam izzināt pilsētnieku viedokli, vai tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Ja nebūs vajadzīgs, tad arī šādu lēmumu nepieņems. Ja vairākums teiks, jā, tas ir vajadzīgs, tad mēs arī sākam detalizēt strādāt pa ielām un tad tās zīmes tikai tiks uzliktas. Savukārt 14. martā 17. pilsētas pašvaldībā notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce, kuras laikā iedzīvotāji klātienē varēs iepazīties ar šo priekšlikumu. Ja cilvēki ierosinājumu atbalstīs, pašvaldības darbinieki klātienē aptaujās privātmāju saimniekus, vai viņi atbalsta ieceri ielās uzstādīt ceļa zīmes dzīvojamā zona. Tikai tad, ja atbalstu izteiks vismaz 50% iedzīvotāju, ideja tiks realizēta. Rezultāts varētu būt tā, ka, Burkānciemā kaut kāda nosacītā teritorija varētu būt šī dzīvojamā zona. Kaut kur cilvēki nepiekritīs, varētu arī nebūt šī dzīvojamā zona. Jāmin, ka šobrīd pilsētā ir tikai viena ar ceļa zīmi noteikta dzīvojamā zona. Tā ir Katrīnas iela blakus Tirsniecības centram Valleta. Par komunālajiem pakalpojumiem nemaksā un turklāt dzīvoklī uzturas nelikumīgi. Šāda situācija izveidojusies Valmierā dzīvojamā namā Rietekļielā 2. Tā kā savā laikā visi mājas dzīvokļi tika privatizēti, iedzīvotāji nolēma izveidot kooperatīvu. Kādu laiku viss bijis labi un iedzīvotāji spējuši vienoties mājas apsaimniekošanas jautājumos. Līdz brīdim, kad aizsolē aizgāja kāda dzīvokļa īpašniece un tajā palika dzīvot viņas dēls. Viņam mate nomira 2005. gada, ja? Sākumā viņš dzīvoja tā, jāpagaida laiku, viņš tas strādāja, kaut ko visu laiku maksāja līdz šim, ja? Bet dzīvokļu viņš nepārņem uz sevi, ja? Īpašums, ja? Principā, kā man visi tie juristi teica, viņš tā var dzīvot 100 gadu, ja viņš kārtīgs maksātājs. Bet pēdējais 3 gadi viņš atteicies tā maksāt, kā vajag. Un tad uzrādās liels parāds, gandrīz 1500 Latvijā. Parāds, kas dzīvokļa iemītniekam iekrājies, būtiski ietekmē mājas kopējo budžetu. Ar katru mēnesi mājas apsaimniekotājiem ir arvien grūtāk norēķināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Un, lai parāds neveidotos arī pašai mājai, naudu nākas ņemt no apsaimniekošanas maksas uzkrājumiem. Vēl mums bija paņemts kredīti remonta mājā. Tas ūdens notika, tur logi. Viņiem arī jāmaksā katru mēneši tur savu daļu. To kooperatīvi maksā banka ar banku, nedrīkst tā. Mājas iedzīvotāji jau vairāk kārt mēģinājuši parādnieku uzrunāt, taču veltīgi. Kā visi saka, samaksāšu un viss. Bet, kā redzams, rezultāts parāds aug un viņš neko nedara. Kā spriež mājas iedzīvotāji, ar parādnieku it kā varētu cīnīties tiesas ceļā, taču nekā. Tā kā pēc mātes nāves dēls nesot nokārtojis mantojuma tiesības un arī citi radinieki mantojumam nav pieteikšies, dzīvoklis nonāca valsts rokās. Kā skaidro Valmieras pilsētas pašvaldībā, tā notiek ar visiem bezmantinieku īpašumiem un pēdējā laikā tādu paliek arvien vairāk. Dzīvokļu īpašnieki ir bijuši veci. Uz šiem te dzīvokļiem visbiežāk ir paņemts arī kaut kāds kredīts, kuru šī te bijušā īpašnieka radinieki, protams, nevēlas maksāt.
Līdz ar to viņi vienkārši nepiesakās uz šo te dzīvokli kā mantinieki. Līdz ar to šāda veida dzīvokļi paliek valstī. Privatizācijas aģentūra, kas risina bezmantinieku dzīvokļu jautājumus, tos vispirms bez maksas piedāvā attiecīgās pilsētas pašvaldībai. Valmieras pilsētas dome no šī dzīvokļa gan atteicās. Pašvaldības doma pat pēdējā sēdē izskatīja šo te jautājumu un konstatēja, ka uz šo te dzīvokli ir parāds, kur maksāt pašvaldībai nav izdevīgi, un ka šajā dzīvokli reāli dzīvo iekšā cilvēks, kurš pēc šī dzīvokļa iegūšanas ir no turienes, tā sacīt, jādabū laukā, visticamāk tiesas ceļā. Līdz ar to pašvaldība vienkārši atteicās pārņemt šo dzīvokli. Dzīvoklis joprojām ir valsts īpašums un acīm redzot tiks atsavināts publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, ja vienkāršāk izsakoties pārdots izsolē. Ņemot vērā esošo situāciju, Rietekļa ielas otrā nama iedzīvotāji jūtas bezspēcīgi. Tā nu iznāk, ka persona dzīvoklī uzturs nelikumīgi, un kamēr vien tas caur izsoli nenonāks kāda cita īpašnieka rokās, tā iemītnieks turpinās audzēt parādu par komunāliem pakalpojumiem. Turklāt ne jau viņš vienīgais izmantojot visas ērtības. Dzīvoklī bieži vien notiekot arī kopīgas iedzeršanas. Vienīgais veids, kā šobrīd mājas apsaimniekotājiem izdevies vērsties pret neapzinīgo kaimiņu, ir dzīvoklim atslēdzot elektrību. Protams, pēc tam bija atslēgts, bija pašdarbība, kad atpakaļ pieslēgšanos no paša puses. Kur viņš mēģināja pieslēgties? Pat sakot, mēģināja. Gala rezultāts kāds, protams. Elektrība ir elementāra lieta. Ja saliek uz īso, tad ir kaut kas citur izlido, vai ne? Pēc tās reizes vēl, atsakot, papildus pasākumu tiek darīt, tad vairāk nav mēģināts slēgt atpakaļ elektrību. Mājas iedzīvotāji jūtas bezspēcīgi, jo neredz vairs citas iespējas, ko darīt un vai vispār izdosies atgūt lielo parādu. Kooperatīvs nepelna naudu. Tad visa nauda tikai no mājas iedzīvotājiem. Ko mājas iedzīvotāji iemaksā, to var samaksāt par gāzi, var samaksāt par ūdeni un tā tālāk. Kur ņemt naudu? Tikai no iedzīvotājiem. Mēs gribētu dabūt to naudu, protams, atgūt to naudu no valsts. Teiksim, valsts to dzīvokli pārņem, samaksā mūsu to parādu, un tad var rīkoties kā grib. Vai pārdot to dzīvokli kādām citām. Bet labākais variants, būtu atdot to dzīvokli mums, lai mēs varētu rīkoties ar to dzīvokli tā, kā mums patīk. Valmieras pilsētas pašvaldībā skaidro, ka šobrīd atliekot vien gaidīt rīcību no privatizācijas aģentūras puses. Taču uz ātru risinājumu cerības gan nevajagot likt, jo īsols mēdzot ievilkties pat gadiem. Turklāt nav arī skaidri saprotams, kuram tad galu galā pēc dzīvokļa pārņemšanas ir jāatmaksā tā uzkrājušais parāds. Mēs esam pieprasījuši skaidrojumu no Finanšu ministrijas attiecībā par šāda veida dzīvokļiem. Tas gan attiecās uz vienu citu dzīvokli, bet princips tāds pats. Atbildi pagaidām mēs neesam saņēmuši. Tas attiecās uz parādu nomaksu, kuram ir šādā brīdī, šādā gadījumā pienākums maksāt mājas apsaimniekotājiem, gan apsaimniekošanas maksājumus, gan komunālos maksājumus. Būtībā nauda jau ir tā, kas ir iekrājusies, tā ir no apsaimniekošanas naudas iekrājies. Tātad, ja šī naudiņa mums ir zudusi, mājai apsaimniekošanas jebkuru pasākumu arī varam pavilkt svītru apakšā, kad viņi praktiski nav iespējami vairāk. Kas notiks ar parādnieku un jau minēto dzīvokli Rietekļa ielā 2? Un kā vispār šobrīd privatizācijas aģentūra vērtē situāciju saistībā ar bezmantinieku dzīvokļiem? Skaidrosim jau kādā no nākamajiem Vidzemes ziņu raidījumiem. Kocēnu novadā aizvien turpinās Eiropas sociālā fonda finansēts projekts Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā. Tā ietvaros Zilā kalnā izremontēts dzīvoklis, kurā turpmāk varēs izmitināt ģimenes vai personas, kas nonākušas krīzes situācijās. Tādos gadījumos, kad ir bijuši ugunsgrēki vai plūdi vai kādi citi sadzīves negadījumi iedzīvotāju mājokļos, kad viņi nevar izmantot savu mājokli un ir nepieciešama šī iespēja kaut kur iemitināties, tad šis ir šis pirmais variants, kad iedzīvotāji var griezties un to nakti vai to brīdi, kamēr sakārto to savu dzīvoklīti vai noskaidro šo situāciju vai atrisināt, var iemitināties šajā dzīvoklītī. Šeit mājvietu uz neilgu laiku varēs rast arī tie novada iedzīvotāji, kas ģimenē cietuši no vardarbības.
Sociālā dienesta vadītāja stāsta, ka cilvēks krīzes situācijā šajā dzīvoklī varēs pavadīt laiku līdz 2 mēnešiem, kamēr tiks atrisinātas radušās problēmas. Projekta ietvaros dzīvoklī veikts kapitālais remonts, labi iekārtota vannas istaba, nomainīti logi, kā arī nosildinātas ārējās sienas. Lai dzīvoklis būtu ērts un mājīgs, pašvaldība plāno lūgt arī novada iedzīvotāju palīdzību. Šis dzīvoklis ir jauks un skaists un ļoti silts. No vienas puses gribētos, lai viņš būtu pēc iespējas mazāk apdzīvots, lai cilvēkiem būtu mazāk šīs problēmas. Protams, mēs redzam, dzīvoklis pašreiz ir tukšs un neapdzīvots, un mēs tā arī cerētu, ka viņš arī tāds paliks, bet, ja gadījumā tiešām šī vajadzība būtu, ir doma, ka mēs rosināsim iedzīvotājus varbūt aktīvāk piedāvāt savas lietas, kas ir gana labas vēl, bet varbūt šajā pašreizējā mājā viņiem neiederās. Un te ir atkal tas, ka viena labā lieta veicina nākošo, kā tur Raņa tekstā bija, gūt var ņemot, gūt var dodot. Šeit pamēģināt to, ka kā cilvēki izjūt to, ka viņš arī kaut ko labu dod un noziedo šim te dzīvoklim kādu savu lietu. Kocēnu novadā aizvien turpinās arī citas aktivitātes, kas tiek īstenotas sociālā fonda atbalstītā projekta ietvaros. Šobrīd noslēgumam tuvojas apmācību programma vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu, kas gūsi necerēta lielu atsaucību. Pēc bērnu emocionālo audzināšanas nodarbībām mēs izdomājam, ka mums vajag novērtēšanas anketi. Mēs paši bijām pārsteigti, cik labas idejas un atsauksmes bija par šo projektu, un kad noteikti vajag turpināt, un kā ir palīdzēts cilvēkiem, gan pirmkārt arī izkļūt no savas ierastās dzīves vidas, un arī otrkārt, cik arī kādu emocionālo un zināšanu ieguldījumu viņi ir guvuši. Savukārt vasaras mēnešos novadā plānots realizēt 2 motivācijas programmas, kuru laikā iecerēts sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus izglītot par iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Mēs vairāku dienu garumā stāstīsim gan par motivēsim, par iesaistīties darba tirgu, arī par sadzīves lietām. Un šeit mēs arī pat jau esam izsludinājuši jau iepirkumu un gaidām rezultātus par uzņēmējiem, kurš spēj šīs motivācijas programmas īstenot. Projekta kopējās izmaksas ir 100 000 latu, un to plānots īstenot līdz 2013. gada aprīlim. Dabas bagātības un veltes šobrīd ir viena no pamatvērtībām, kas varētu celt mūsu valsts ekonomiku. Tā uzskata Mālpils novadā. Pašlaik šeit tiek attīstītas kūdras, purva, grants un smilts ieguves vietas. Savukārt nākotnē varētu attīstīties jauni mežstrādes uzņēmumi un ģipškartona rūpnīca. Mālpils novaddomas priekšsēdētājs uzskata, ka novadam ir visi svarīgākie priekšnoteikumi, lai šeit sekmīgi attīstītos uzņēmējdarbība. Priecē tas, ka tomēr atrodas uzņēmīgi cilvēki, kas atsaucās uz mūsu piedāvājumiem, ka mums tādas iespējas ir. Mums samērā labs ceļu tīkls, izdevīgs geogrāfiskais stāvoklis arī. Jau šopavasar Mālpils novadā sāksies grants un smilts ieguve, ko attīstīs Sijā Sālkalni. Savukārt pērn uzņēmums Kompaktpīd iegādājās ķēviešu purvu, kur aptuveni 40 hektāru platībā plāno veikt kūdras izstrādi. No šīs teritorijas ir iespējams iegūt dažāda veida kūdru dārzkopībai, frēs kūdru. Un ir viens lauks, kurā varētu arī tikt attīstīta kūdra, kura varētu tikt izmantota kā energo kūdra. Pašvaldībā vērtē ir ļoti nozīmīgi, ka šie uzņēmēji novadā plāno attīstīt ražošanu. Līdz ar to šeit pat uz vietas iegūtajiem resursiem tiks radīta daudz lielāka pievienotā vērtība, nekā tos tikai eksportējot. Novada doma iespēja robežās ir gatava atbalstīt arī citus vietējos uzņēmējus. Tomēr pagaidām vienīgā iespēja ir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Es ceru, ka valdība pašreiz nemainīs savu nostāju attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. To nodos pilnīgi pašvaldībai, un tad pašvaldībai parādīsies jau konkrēts finanšu politikas instruments, kādā veidā attiecīgā teritorijā piemērot nekustamā īpašuma nodokli. Nākotnē Mālpils novadā varētu attīstīties arī mežstrādes uzņēmumi, jo teju 50% novada teritorijas klāja meži. Tāpat aizvien tiek virzīts cūku intensīvās audzēšanas fermas projekts, par kur gan vēl turpinās diskusijas ar vietējiem iedzīvotājiem.
Ja vasarā atrast piemērotus apstākļus klinšu kāpšanai Latvijā vēl ir iespējams, tad ziemas periodā nodarboties ar šo sporta veidu ir daudz grūtāk. Tāpēc ir jāmeklē oriģināli risinājumi. Ledus sienas ideja tapa vasarā, tā kad bija skaidrs, ka ziema būs šogad. Agrāk vai vēlāk, un ņemot vairāk, ka ziemas kāpšana atšķirās no vasaras kāpšanas, un Latvijā tās iespējas ir nosacītas, tad ņemot vērā mana kunga atsaucību šim sporta veidam, arī viņu uzrunājot, vienojamies, ka jā, kāpēc ne, jābūt augšā. Protams, ka ar ideju un vēlēšanos darīt vien nepietiek. Pirms ledus sienas celšanas bija nepieciešams sagatavoties. Pirmkārt, vajag cilvēks, kas to dara. Tas laikam ir sarežģītākais, vienkārši dabūt cilvēku, kas visu izdara. Un tad jau pārējais ir naudas jautājums. Nopirkt stiprinājumus ir vienkārši aiziet veikalu nopirkt. Protams, dabūt naudu, tas arī viena liela problēma. Kā atzina klinšu kāpšanas entuziasts Didis Rozenbergs, nodarboties ar klinšu kāpšanu var ik viens, kuram ir vēlēšanās pavadīt savu brīvo laiku svaigā gaisā, jo nav nepieciešama papildus fiziskā sagatavotība. Kas tieši nepieciešams, lai nodarbotos ar šo sporta veidu? Kaut kāds pamat rīki esot, vīru, kā jūs redzat, jā. Jo, var sakot, divi ledus sirtnīši tādi, vēlams ar tādiem, ar leņķīti nelielu. Un, teiksim, dzelkšņi, jā. Arī, kur kājas, lai maukt iekšā ledu. Tas ir, principā, trīs tādas svarīgi. Protams, kā sistēma tāda uzparikti, kas drošina, teiksim, un jābūt vēl vienam cilvēkam, kas drošina tieši, lai gadījumā kaut kas, lai nebūs sāpīgi. Lai gan ledus sienas augstums Valmierā ir vairāk nekā par pusi mazāks no tā, kādam tam vajadzētu būt, tomēr tas, kā atzina klinšu kāpēji, nav traucēklis, lai sagatavotos kāpšanai lielajos kalnos ārpus Latvijas. Sijā VTU Valmiera organizē vienas dienas braucienu uz Peipus ezeru Igaunijā. Izbraukšana sestdien 25. februārī 4:00 no Valmieras autoostas. Biļets iepriekš pārdošanā nopērkamas līdz 24. februārim. Vienas biļets cena 8 lati. Pasažieris uzņems arī Valkā. Brauciena cena no Valkas 6 lati. Papildus informācija Valmieras autoostā vai zvanot 900 00 66 77. Maksa par zvanu 35 centīmi. Laikrakstā Liesma lasiet. Liesmas viesis Kocānu zirgaudzētavas līdzīpašniece Dace Stūre. Naukšēnieši kamanās. Kas tie tādi? Piķieri. Lapusē dzīves stils. Veselību sargāt varam tikai paši. Laikrakstā Druva lasiet. Kanādas latvietis Ēriks Blūms apmeties uz dzīvi amatā. Vardarbīga māte ir retums. Kristīgo gavēnis attīra dvēseli. Druva gatavo uzkods kopā ar policistu Aleksandru Suškinu. Druva nopērkama arī Valmierā, Tirdzniecības centra Valleta Narvesen kioskā. Nākamajā diennaktī Vidzemē gaidāms pārsvarā apmācies laiks. Naktī vietām sagaidāms slapjš sniegs, tāpēc temperatūrai pazeminoties uz ceļiem var veidoties apledojums un autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Arī dienā gaidāmi nokrišņi, pārsvarā lietus. Dienā pūtīs rietumvirziena vējš ar ātrumu 4 līdz 6 m/sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no 0 līdz -3 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra solās būt no 0 līdz +3 grādiem.